Mans vārds ir Dita, un skroderdienās es esmu spēlējusi Toniju, Ieviņu, Zāru un tagad Antoniju. No tās izrādes Druvienā ārā, kur mums bija mikrofoni, no vienas puses, no otras puses dzīvi zirgi un visādi tādi atribūti. Un slavenā Dūdara ierašanās, kurā viņš ierodās un mazliet paliek, un mums principā ir arī aina divatā. Tajā brīdī, kad atskan teksts, ko tie puikas tur, ka viņi man to mašiņu ar godu izceļ laukā, mans Dūdars pagriežās un iet pie tiem zirgiem un tiem ratiem celt to mašiņu ārā. Un to, kam viņam principā ir jāpliek un jāspēlē ar mani aina, ir tā kā, tas vairs nav svarīgi. Un es mēģinu viņu sasaukt ar savu raidīto balsi, bet tā kā ir mikrofoni, neko tu nevari sasaukt, jo tu nevari trāpīt partnerim mugurā ar savu balsi, jo tā balss tik un tā aiziet tumbās. Nu, tad viņš aizgāja tālu prom līdz tiem ratiem un zirgiem, kur pārējā saime viņam teica, ej, vecīt, atpakaļ, vispār tev viena aina vēl jānospēlē. Nu tā. Kura ir mana mīļākā aina šajās skroderdienās? Ir grūti atbildams jautājums, jo man tur daudz, bet man noteikti patīk Dūdara pirmā ierašanās, Jāņu skats un viss sastābildi. Mīļākā skroderdienu dziesma ir Es gribu rītā mežā braukt, jo tas nozīmē, ka skroderdienas sākas. Mīļākā frāze, jeb citāts no izrādes, ej te nu pie darba, lai ronas citas domas. Es jūtos kā mājās.